katru dienu tu pavadīji ļoti ilgu laiku prom no ģimenes. Un tas ir tas, ko visi dara, vai ne? Tu cēlies agri no rīta, brauc uz darbu, darbā jāpavada garas stundas. Un, kad tu strādā, vai ne, tad tavs fokus ir 100% uz tiem visiem cilvēkiem, uz tām situācijām, problēmām, sapulcēm un vēl kas, nezinu, tev ir jādara, lai izdarītu savu darbu labi, vai ne? Un tu dari savu darbu pamatīgi, un visi to zina. Un tu atdod 100%, vai ne? Un tad ir ceļš mājup, un mājup ceļā vai jāiegriežas veikalā, dažreiz vēl šis tas jāizdara, vai ne? Varbūt kāds radinieks kaut ko paprasa, lai palīdz, varbūt vēl vecākiem jāpalīdz, vai ne? Un tad tu attaisi mājas durvis, un ir jau vēls, un tev ir nulle enerģija palikusi, nulle enerģija. Tu jūties vienkārši, ka tu esi iztērējis visu, kas ir iekšā. Ko tev gribas ir vienkārši iekrist dīvānā un aizmirst par visām tām lietām, visām tām problēmām. Gribas vienkārši atpūsties. Bet kur tu atpūtīsies, vai ne? Bērni pieprasa uzmanību, sieva vai draudzene pieprasa uzmanību, vai ne? Visi viņi grib no tevis kaut ko. Un ja tu esi jau atdevis 100% no sevis, kas tu tur var sanākt? Nu, protams, tu esi nīgars, tu varbūt kaut ko pasaki tā, vai ne, stingrāk, rupjāk, pats negribot, bet tas vienkārši tā iznāk ārā no tevis. Tu neko tur nevari padarīt. Un tad finālā tu vienkārši arī pavadi atlikušās pāris vakara stundas viens pats, kaut ko telefonā skatoties vai kaut kādu filmiņu paskaties. Nu, vienkārši, lai aizmirstās visu tā skarbā realitāte. Un galā vajag taču vienkārši atslēgties, vai ne? Atpūtināt smadzenes un ķermeni, lai var atkal kašāt nākamajā dienā. Un tā dzīve iet vāveres ritenī, un liekas, nu, tā tam ir jābūt. Un ir aizmirsies, ka jaunībā bija bišķīt taču tomēr savādāk, vai ne? Bija enerģija vakarā. Gribējās iziet ārā, kaut ko padarīt, padejot, kaut ko fiziski varbūt, vai nu vienalga kas, vai ne? Bet gribējās taču dzīvot. Tagad tā rutīna šķiet ievilkusi ir tā iekšā sevī, ka vispār vairs neko negribas. Nu, un tad tur, protams, arī vairs nav intimitāte. Tas viss jau ir tā izplēnējis, ka liekas, nu, vai tas kādreiz vispār bija. Un pat vairs negribas neko, vai ne? Nu, pasaka atklāt, vai tad baigi gribas? Liekas, vai ne? Nu, redzi, tā problēma ir, ka visa enerģija tiek atdota citiem dienas garumā, vai ne? Darbam, vēl kādiem citiem draugiem, vēl tur radiniekiem, valns viņi zina kam. Un tad, kad ir jādod tā uzmanība un jābūt klātesošam saviem bērniem un sievai un tiem cilvēkiem, kas patiešām ir dārgi un tuvi, tad tur vairs nav nekas palicis. Un tad, protams, ieslēdzas ego. Un tad ir jāsaka sievai, nu, bet kā tad tu nesaproti, ka es taču smagu strādāju, vai ne, lai visu šito te uzturētu, un nu, kā tu nesaproti mani, vai ne? Un strīdi un ķildes, nu, mēs visi zinām, kā tas notiek. Bet redzi, to visu var atgūt. Tā lieta, kāpēc tā enerģija vairs nav tikai tāpēc, ka tu paliec vecāks, vai ne? Vai tur sliktāk ēšanas ieradumi. Nu, kaut arī tas spēlē tur zinām lomu, tas nav galvenais iemesls. Redzi, tu visu to enerģiju ļauj no sevis tiem citiem visiem cilvēkiem burtiski izsūkt. Jo tā vienmēr tu esi pieredzis. Tu esi vienmēr pieredzis atdot sevi 100% citiem. Visi, ko pieprasa, tu atdod, tāpēc, ka tu esi vislabākais, visstrādīgākais, un tā vienmēr ir bijis. Tāpēc, ka, tu taču esi tāds, vai ne? Kā savādāk? Tevi taču bērnībā tā iemācīja. Un, ja jaunībā tas strādāja, un tu varēji izplēsties uz abām frontēm, kā teikt, tagad, laikam ejot, tas paliek arvien grūtāk un principā neiespējami. Un šeit, tu esi tajā situācijā, var teikt, pie sasistas silas, vai ne? Un tad tā padomājam, kāda tam visam tad jēga. Nāc pie manis izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju pie Roberta, un es tev parādīšu,
tieši, kas ir tavs tas emocionālais bloks iekšā, kas tev liek sevi atdot citiem. Un tā vietā, lai būtu, vai ne, ar tiem cilvēkiem, kas tev patiešām visvairāk nozīmē, tu sevi izdāļā pa visurien citurien. Varbūt tu to pat tā neapzinies, bet tagad, kad tu tā klausies, vai ne, tad rezonē taču. Pareizi? Nu redzi. To visu var saprast, izvalkot ārā to galveno emociju. Un mēs bieži vien, nu nevis bieži vien, bet pa lielam vispār pat nezinām. Mēs pat nevaram zināt, kas tas tur ir iekšā. Un man ir metodes, kā to var izdarīt. Un tas ir fantastiski, kā tas strādā, bet to var ļoti, kā teikt, precīzi sajust un redzēt, kas tieši ir tas, kas tev traucē būt klātesoša ģimene, kas tev traucē izbaudīt dzīvi vispār, intimitāti, prieku, mīlestību, smieklus, jautrumu, visu to, kas piedod dzīvei to garšu, visu to, kāpēc tu vispār strādā, vai ne? Tā kā, ja tu vēlies to sajust, kā tas ir to bloku izvilkt un paskatīties uz viņu, un ja tu vēlies viņu arī beidzot palaist, un dziedināt savu iekšējo būtību un beidzot atkal sajust, ko tu patiešām vēlies ar savu dzīvi. Nāc pie manis, strādāsim kopā. Izaugsmesterapija.com